Es gandrīz nedēļu nesāju glikozu monitoru. Nē, es neesmu diabētiķi, tas, ar ko es nodarbojos, ir biohackings. Es gribēju redzēt, kā es tieku galā ar savu ēdienu. Es sapratu, ka esmu intuitīvi piešāvusies un cukurs ir stabils, nav augsts. Tas ir optimums. Bet es gribēju eksperimentu. Te ir kakao ar medu, griķi ar olām un pāris karotēm kūkas, tā pati kūka, bet tukšā dušā un kefīrs viens pats. Gaļa ar salātiem, bet auzu griķu pankūka beigās. Tas bija vāks. Auzas vispār neuzskatu par labām brokastīm, pārāk šūpojas cukurs un insulīns un atkal esi badā pēc 2 stundām. Te ir makaroni ar dārziņiem un garnelēm vieni paši. Un te tie paši makaroni, bet vispirms apēstas 2 olas un beigās izdzerts zvietru rūgtais. Ko es sapratu? Selektīvi ugļhidrāti ir daudz labāki par vienkāršajiem. Bet arī tad olbaltumus, šķiedrvielas un kādā secībā to visu ēda var daudz ko kompensēt. Jūs man arī rakstījāt par savu pieredzi ar sensoriem. Kādam neiet rīsi, kādam kartupeļi, bet citiem ir ok. Cukuru var pacelt viens pats stress un toksiski cilvēki. Pamatlietas strādā visiem, bet kā tieši tu reaģē uz ēdienu, saprast var ar sensoru. Ja neesi dziļi neirotisks cilvēks vai hipohondriķis, iesaku vismaz vienreiz mūžā pamēģināt.